Mani sauc Tomas, es esmu no Kandavas. Es šobrīd studēju Rīgas Tehniskajā universitātē, informācijas tehnoloģijās. Mākslīgais intelekts ir tāds plašs jēdziens, kas spēj uz kaut kādiem noteiktām pazīmēm, soļiem atpazīt ikdienas uzdevumus un spēt to automatizēt, lai varētu pēc iespējas labākā laikā veikt, identificēt šīs izmaiņas. Tagad visi virzās uz tādu kā digitalizāciju, un tad visa pasaule kļūst vairāk digitalizēta, līdz ar to arī attīstās mākslīgais intelekts. Mums ir daudz resursu, ar ko nodrošināt mākslīgā intelekta attīstību, līdz ar to būs visādas jomas, kuras nākotnē varētu pat mākslīgais intelekts aizstāt vai arī palīdzēt šīs jomas ātrdarbību. Es uzzināju par šādas programmas eksistenci, izpētīju viņu piedāvāto programmu, un man šķita ļoti interesanta programma, kurā varētu apgūt daudz ko jaunu. Es nostiprināju savas programmēšanas prasmes, kā arī apguvu dažādas mākslīgā intelekta modeļu arhitektūras, definīcijas, kādas uzdevumus varētu veidot, kā varētu vēl nākotnē mākslīgo intelektu pielietot un plašāk iespējams nodarboties ar mākslīgo intelektu. Man talantu programmā patika nodarbības, jo tajās tika stāstīts dažādu apjoma saturs, kas palīdzēja apgūt šo programmu vieglāk. Šajā programmā patika cilvēki, ko es satiku. Sanāca satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, kuri arī interesēs par mākslīgo intelektu un līdzīgām jomām, kā arī vēl man patika pasniedzēji, jo viņi diezgan interesantā veidā izdomāja pastāstīt par mākslīgo intelektu. Visizaicinošākais, es teiktu, bija iedziļināšanās, kas ir mākslīgais intelekts, dziļāk apgūt visus modeļus, kas tiek piedāvāti, plašāk izpētīt tos, vai visas arhitektūras plašāk pētīt un dziļāk iedziļināties, manuprāt, bija viss tas sarežģītākais. Talantu programmas laikā praktiskie uzdevumi ļauj iespēju iegūt izpratni par mākslīgā intelektu diezgan vizuālā pieejā, kad pašam ir iespēja aplūkot dažādus rezultātus ne tikai tekstā, bet arī vizuāli, veidojot dažādas diagrammas, rezultātu, foto un tam līdzīgi. Ideālais talantu programmas dalībnieks ir atvērts, zinātkārs, radošs un ar interesi par nezināmo, jo viņš šādā veidā varēs plašāk apgūt par mākslīgo intelektu. Noteikti bija vērts piedalīties mākslīgā intelekta talantu programmā, noteikti to nenožēloju. Es ieteiktu arī draugam piedalīties talantu programmā, jo, manuprāt, šī programma ir ļoti noderīga. Cilvēkiem, kas vēl domā par pieteikšanos mākslīgā intelekta talantu programmai, es viņiem ieteiktu to pieteikties, jo tādā veidā viņi varēs apgūt plašāk, kas ir mākslīgais intelekts. Man visinteresantākais tieši ar mākslīgo intelektu bija, kad dažādi mākslīgā intelekta modeļi lēnām paši apgūst kaut ko līdzīgā veidā kā cilvēki, kad viņi iemācās atpazīst dažādus objektus, dažādus tekstus un ko citu.